Jūs minējāt, ka coworkings Latvijā ir salīdzinoši nesen. Cik gadus, apmēram, pāris gadus, jā. Kāda ir tā pasaules praksē? Vai tās kopienas ir lielas, vai obligāti coworkingā vajag būt daudziem cilvēkiem šajā kopienā? Nu, kā jau es teicu, tas aptuvenais, arī skatoties pasaules pieredzi, nu, sākot no 200 kvadrātmetriem, 500 kvadrātmetri līdz 1000 kvadrātmetriem, no atkarībā vieta, nosacījumi, šausmīgi daudz apstākļu, kas to iespaidoja. Un redzi, jo vairāk cilvēku, jo sarežģītāk ir organizēt visu šo kopējo servisu. Protams, atkal tur ir otra lieta, kas savukārt ir izdevīga, jo vairāk cilvēku, jo katra servisa izdevuma daļa tā kā kļūst racionālāk. Ja? Tā kā tur tas balans ir jāatrod. Nu, šobrīd ar 40 cilvēkiem ir strādāt ļoti viegli, jo pirmkārt, darba režīms 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Otrakārt, mums nav biroja, nu, tā kā pārvaldītāji. Ja? Tātad katrs atnāk, katrs aiziet, jo tur ir speciāla security sistēma, ja, kas ļauj katram brīvi. Faktiski, nu, praktiski kartiņi, nu, tur drusku universālo atslēgu tādu principus, ja, ka durvis pašas visur aizvarās, ja, un faktiski jūs iziet var, jebkurš iziet, ja, bet ieiet var tikai ar savu security lietām. Ja. Līdz ar to, nu, un te ir viena paradoxāla lieta, ar ko runājot ar citiem coworking turētājiem, mēs esam sapratuši, ka ir ļoti reti tie gadījumi, kad visi coworking dalībnieki strādā vienlaicīgi. Parasti vienlaicīgi strādā 60%. Tāpēc, ka katram ir kaut kāds individuāls režīms. Un šis individuālais režīms ir atkarīgs arī no pasūtītājiem, no darba ar klientu. Nu, darbs ir, tad viņš ir intensīvāks, darbs ir mazāk, jā, tad ir kaut kādas radošākas lietas vairāk. Tā kā šis pilnais noslogojums praktiski ir ļoti, ļoti reti. Ja? Jo pamatā, kā jau es teicu, vidējais tas noslogojums ir 60% no tiem cilvēkiem, kas tur apdzīvo. Ja? Šobrīd mēs skatāmies attīstīties tālāk, nākošo tā kā vietu, pat ir sarunas ar vienu no bankām, kas piedāvā nekustamo īpašumu, jo daudz nekustamo īpašumu ir atgriezušies bankām ar kaut ko ar šiem īpašumiem jādara. Ja? Runājam ar īpašniekiem, nu tagad skatāmies, kāda būtu tā vieta, kas būtu tas optimālais variants, kur mēs varētu šo formātu izmēģināt vēl citā vietā. Starp citu, pats būtiskākais, ko es aizmirstu pateikt. Visi tiek gaidīti ciemos, vismaz ekskursijā, jo darba vietas tur tā kā manreiz nav, ja? Bet ekskursijā artilērijas iela 3 vienīgais pirms tam lūgums piezvanīt, jā, lai saskaņot laiku. Tā kā apskatīties, kā tas strādā, jo ļoti iespējams, ka šī forma arī jums var likties interesanta attīstībai nākotnē. Es saprotu, ka ir diezgan liels pieprasījums tieši arī būt šajās te kopienās. Jūs minējat, ja teiksim, viens aiziet projām, paiet nedēļu un nākamais ir klāt. Ko darīt cilvēkam, kurš grib, bet ir pilns? Ir versija tāda. Tātad pirmkārt, kā strādā coworkings? Ir dažādi modeļi. Viens, piemēram, modelis ir, ka jūs varat nopirkt stundu laiku. Ja? Bet tad, kad mēs sākām apskatīt šos modeļus, mēs sapratām, ka tur uzreiz rodās problēmas ar security, jā, jo cilvēku kustība paliek lielāka un nevienmēr viņi ir kontrolējumi. Ja? Un faktiski pusgadu laikā esam sapratuši, ka visoptimālākais variants ir, ka tie ir stabili cilvēki vai stabilas mazas kompānijas, kuras ilgstoši ir gatavs šīs telpas izmantot, kuri veido savstarpēji ļoti veiksmīgu komunikāciju, kuri viens otru saprot, un līdz ar to tas ir vislielākais komforta līmenis, kurā cilvēki savstarpēji strādājot viens otram var radīt. Ja?
Bet, protams, kad ir iespēja arī, ja ļoti gribās, ja, ir tāda iespēja arī strādāt bez fiksētas darba vietas, ja, ka vienkārši jums patīk tur būt, ja, un jūs nākat, jūs izmantojat divānu. Es pats personīgi tā strādāju tur. Man nav fiksētas darba vietas. Ja. Tur, kur brīvs, tur jūs... Tur, kur ir brīvs, tur es, brīvs ir virtuvē, strādāju virtuvē, jo šodien man darba vieta ir kafijas krūzīte, telefons un dators un interneta pieslēgums. Un, principā, man ir vienalga, kur tas ir, ja. Protams, kad tiem cilvēkiem, kas nodarbojās tur ar video apstrādi vai datorgrafiku, tur ir lielākas darba stacijas, ja, tad, protams, viņas būtu ļoti neērti pārnēsāt, ja, kaut kur. Bet manā gadījumā pilnīgi bez problēmām strādāt, pēc nosacīt brīvās darba vietas, ja, kas ir viena no formām. Paldies! Lūdzu! Pagaidām jautājumu. Visi gaidīti ciemos! Es jau apsītu, cik kādā līmenī tā komunikācija? Tur tiešām izstāvis laiku kaut ko runā savā starpā kaut ko? Nē, visi nerunājas. Mēs paši esam pārsteigti, ja? Jo tā atmosfēra ir patiešām ļoti laba darba atmosfēra, kur cilvēki strādā un kur tu saproti, ka ir arī jāstrādā, ja? Bet, protams, ir virtuve, ir tur atpūtas zonas, mums pat tur 2 virtuves, diezgan luksus apstākļi. Jo virtuve ir labākā vieta, kurā varbūt risināt radošus jautājumus. Ja. Jo viņa ir tāda, ātrā komunikācija, bet tai ātrajā komunikācijā bieži vien un izšķiļās ļoti interesanti risinājumi vai ļoti interesanti domas par to, kā varētu tās vai citas lietas attīstīt. Tā kā, jā, komunikācijai virtuve ir kā viena. Coworkings nav nekas unikāls. Tur darbojās tieši tie paši principi, kas darbojās vienā normālā dzīvoklī, kur parasti beidzās visas ballītes virtuvē. Tas skaidrs. Tieši tas ir arī tur. Kā tur ir jūs? Tā kā ir kaut kāds tas, kā minējāt iepriekš par to, ka varbūt tas nav tavs, nepatiks varbūt turpmāk. 100 eiro mēnesī ir jāsamaksā, ja? Jā, tur ir kaut kāds tā kā tur testa periods, kad tu vari tā kā aiziet, es nezinu, tev ir dot nedēļu laiku, kad tu vari tur iet pa brīvu, vai tev visu laiku ir kādu samaksā, jāsamaksā ir un tur... Nē, testa periods nav, jo parasti ir tā, ka tie cilvēki, kas atnāk, viņi uzreiz saprot. Tas ir tāpatās kā attiecībās. Principā tu uzreiz saprot. Vai būs, vai nebūs. Ja? Un tur tā testa periods ir vajadzīgs, tad, kad tu gribi tur pārspēlēties. Ja? Tā kā tur līdz šim nav bijis vajadzība. Jo tie cilvēki, kas atnāk, viņi saka, jā, tā ir mana vieta, es saprotu, kas šeit notiek, man tas dara. Ja? Un līdz ar to tur tie nosacījumi ir ļoti brīvi, tur jums nav jāslēdz līgums uz gadu un tur jāuzņemās kaut kādas milzas saistības un tā tālāk. Jūs uzņematies saistības uz tekošo mēnesi. Ja? Tu samaksājat par mēnesi strādāt, samaksājat par nākošo mēnesi, viss. Neviens neiet prom. Jūs minējāt ļoti svarīgu punktu pašorganizāciju. Kā ir vispār praksē? Vai tieši, tur ir jābūt tādiem cilvēkiem, kam ir dabas dots organizatorisks, kaut kāds talants, vai būtībā tas darbs kaut kā iegrožo? Jūs minējāt, 60% ir tādi, kas ir uz vietas un kā tur ir? Tur, redz, 2 lietas, ja es pareizi tagad sapratu, par pašorganizāciju. Pirmkārt, servisu mēs nodrošinām, ka tā ir no ārā pakalpojums, ja? Nāk apkopēji, kas visu novāc, ja? Nē, es par pašu darbinieku domāju. Par pašu darbinieku, katrs izvēlās savu formu. Jo, redzi, coworkings jau neiejaucās nekādā veidā katra dalībnieka individuālajā darbā. Coworkings ir tikai vieta, kur viņam ir augstākais komforta līmenis un augstākais servisa līmenis pie tādas cenas. Ja?
coworkinga ir uzstādījums augstākais komforta līmenis, vai tāds bija mūsu uzstādījums, ka mēs gribam, lai šī sajūta būtu tāda, kas cilvēkam iedod sajūtu par tādu patīkamu kvalitāti. Ja? Tā kā 30 gadi jau ir vidējais vecums, es teicu 30 gadi, tad 30 gadi jau ir tas vecums, kad tu saki, tā kā varbūt komunālā dzīvoklī vairs negribās dzīvot, jo tā kā labprāt kaut ko, un tad ir parādījušies ienākumi, ja, ir parādījušies jau kaut kādi pirmie klienti un tā tālāk, ja, un tad, protams, ka tajā brīdī, ir šī vēlme pēc sakārtotas vides, ja, un vides, kas sniedz arī tādu, estētisku gandarījumu. Cik ir jaunākais darbinieks, kas strādā? Jaunākais darbinieks, es domāju, man liekas kaut kad 18 gadi, jā, varbūt 18, 19 gadi. Tad ir arī tādi gadījumi, ka pēc universitātes vai pēc vidusskolas atnāk un paliek. Jā, bet tas ir izņēmums, jā, vidējais vecums ir 30, jā. Kad cilvēks nopietni jau sāk strādāt ar klientiem, kad parādās ienākumi, kad vairs nav īpaši daudz jāeksperimentē. Jā. Eksperimenti ir 20 gados, jā, tad arī ar meitenēm jāeksperimentē. Jā. Bet 30 gadiem tā kaut kā tie eksperimenti savādāk. Savukārt vecākais, te man jums jāatzīstās, esmu es. Es esmu aizņēmis to galu. Ievērojami. Pēc iekšējās sajūtas, nē. Noteikti paskatoties spogulī, ka jā. Pārsvarā strādā tā kā grupas, jā, cilvēki, nevis tā kā, vai tu individuāli? Mazas kompānijas, jā. Jo mums sākumā likās, ka tie būs freelanceri, bet freelanceriem tomēr ir drusku citādāks uzstādījums, jā. Freelancers tomēr ir tas cilvēks, kam vairāk patīk strādāt mājās, jo mājās, kā jau es minēju, ir šie pozitīvie faktori, jā. Savukārt maza kompānija, kas sastāv jau no 2-3 cilvēkiem, kur jau veido kopdarbu, jā, un šo kopdarbu dala, viņi vairs nevar strādāt mājās. Tad kāda māja pārvēršās vienkārši par elli, jā, un tad ilgāk par pusgadu, jā, to neviens nav spējīgs izturēt. Tā kā tieši mazas kompānijas ir tas segments, kurš ideālā variantā aizņem šādu coworkingu, jo viņš ir stabils. Tie ir stabili lietotāji, kuriem ir ilgtermiņa programma, kuriem, kā jau es teicu, ir ienākumi, kuriem plāno savus izdevumus, un tāpēc arī tas ir ne freelanceri, ne atsevišķi personas. Kāds tas galvenās atšķirības starp citām tām coworking vietām? Teiksim ar jūs? Vai tikai tīri tajā novirzienā, kur ir? Vai visi tieši tās? Redzi, man varbūt jau ir diezgan grūti šīs atšķirības ļoti precīzi notvert un raksturot, tāpēc, ka es drusku esmu pārņemts jau ar vienu lietu, ja? Bet, ja, piemēram, kāds no jums uztaisītu tādu analīzi un apstaigātu šīs, piemēram, 4 vietas, ja? Tad būtu ļoti interesanti, ja, piemēram, jūs varētu dalīties pieredzē pār savām personīgajām sajūtām, atrodoties vienā vai citā vietā. Un varbūt tad nofiksējot, kādas jums subjektīvi liekas tās būtiskākās atšķirības. Tas pat būtu ļoti interesants eksperiments. Kā ir cenām cenas arī atšķirās dažādās vietās? Būtiski nē. Cenas varie aptuveni, es domāju, 15, maksimums 20 eiro robežās, kā kurā vietā, jo tur ir drusku savādāki nosacījumi, drusku savādāki servisas lietas, jā. Līdz ar to, tā paketīte ir drusku savādāka. Kurš tad ir dārgākais? Dārgākais, nē, es domāju, ka Tehubs šobrīd, jo, tomēr vecrīgā atrasties tur labās telpās, jā, protams, ka tas neskatoties uz to, ka tur daļa no viņa darbības ir atbalstīta no atbalstītājiem, kas finansiāli arī viņas atbalsta. Jo šajā gadījumā coworking Rīgu mums
mums nav atbalstītāji, ja viss mūsu darbība ir balstīta tikai uz tiem ienākumiem, ja, ko cilvēki savstarpēji tātad ģenerē, izmantojot šīs telpas. Kā es varu radās ideja kaut ko tādu sākt veidot? Ideja radās ļoti vienkārši. Pagājušā gada vasarā es aizgāju pie savu draugu Valta Klēna, fotografu, un viņš sēdēja lielās tāpās un teica, vajadzētu kaut ko izdomāt. Un es teicu, iedod man 2 dienas, es padomāšu. Un tad es aizgāju mājās, atnācu pēc 2 dienām un teicu, tā, man ir plāns, mēs varam uztaisīt coworkingu. Un tad viss teica, kas tas tāds ir, bet, ja mēs ar to varam kaut 1 eiro nopelnīt, tad darām. Tā arī viss sākās. Cik grūti vai viegli bija uzsākt vispār šo visu? Atrast telpas, atrast cilvēks. It kā jau bija viegli, jā, tajā brīdī, jo tie brīži, kad jūs pieņemat lēmumu, pēc tam ir tikai tālākā darbība, jā. Bet, protams, sākumā mēs arī tā meklējām to optimālo formu, sapratām to aizpildījumu. Tad, protams, vienmēr kā jebkurā jauna projekta attīstībā vienmēr ir ļoti riskants šis projekts sākums, ja, kad jums liekas, it kā vajadzētu visam sanākt, it kā taču mēs labu lietu darām cilvēkiem vajadzīgi, viņiem taču tas vajadzīgs, ja. Bet, nevienmēr jūsu labie nodomi tiek apstiprināti arī no patērētāja puses, ja. Mūsu gadījumā mums ļoti paveicās, jo praktiski mēnešu laikā mēs izpārdevām visas darbvietas. Kā jūs viņus promotojāt? Kā tu reklāmi? Tas ir labs jautājums. Tātad, praktiski mēs izmantojam tikai 2 šos informācijas izplatīšanas kanālus. Viens kanāls bija mutes mārketings, kas vienmēr ir ļoti labs kanāls, ja, it sevišķi produktu tad nebija daudz, ja. Un otra lieta, mēs izmantojam Facebook. Facebookā lapa, ja, kur caur ko izstāstījām draugiem, kādas ir iespējas, parādījām fotogrāfijās, kā tas izskatījās, visi pateica, wow, smuki, jāaiziet ciemos. Viss, 2 kanāli, ja. Izmaksu pozīcija, tuvu nulē, ja nerēķina, darbu fotogrāfijas jāuztais, raksti jāuzraksta, tas, protams, ka bija darbs, jā, kas arī var tikt aprēķināts kaut kādā naudas summā, ja. Bet tiešā veidā maksājumā mēs neiztērējām nevienu centu. Būtībā tās investīcijas visvairāk aizgāja tajā telpu vidas izveidošanā, jā, tieši tā. Cik bieži aptuveni mainās cilvēki? Vai tā, ja atnāk kāds, tad viņš paliek uz pusgadu, piemēram, vai bija, vidēji, man gribētos teikt, pusgadā kaut kāda tur kustība, jā, vidēji notiek. Kādā veidā notiek šī kustība un kāpēc notiek izmaiņas? Piemēram, atnāk kompānija, kas sastāv no 3 cilvēkiem. Piemēram, datorgrafiķi, jā. Un pēkšņi tas viņa biznesa aiziet tik veiksmīgi uz augšu, jā. Ir pieprasījums, parādās klienti, un viņi saprot, tā, mums vēl vajag 2 programmētājus, vēl 1 mākslinieku, mums nav darba vietas. Un tad tajā brīdī viņi saka, piedod, bet 3 darba vietās mēs vairs nevaram iespiesties. Ja? Un tad, protams, ka viņi atrod sev kādu vietu, kur jau viņi var attīstīties. Ja? Un tāpēc es arī teicu, ka coworkings faktiski ir tāds starpposms, ja? Ka, ja jūs sākat augt, ja? Tad vai jūs aizpildat kādas papildus telpas, papildus vietas, kas atbrīvojās, vai jūs tad atrodat jau kādu citu vietu, kas vairāk atbilst, jūsu profilam. Tā ir viena lieta. Bet tai pašā laikā ir daudz kompānijas, kas ļoti veiksmīgi strādā, bet kuriem nenotiek šī darbinieku skaita izaugsme. Bet šis apgrozījums un pakalpojumi aug pateicoties ārpakalpojumiem. Ja? Jo mēs šodien izmantojam ļoti daudz ārpakalpojumus. Ja? Un te savukārt pieslēdzās tie cilvēki, kas strādā mājās. Un coworkings ir tikai viena komunikācija vieta, ja? Kur viņi sanāk kopā, tur sapulces laikā atrisina kaut kādas problēmas, un pēc tam daļa no darbiniekiem strādā ārpus šīm telpām.
Būtībā ir tāds, ka mēs izdomāt arī sākt veidot šādu coworking, ņemot vērā to, ka ir liels pieprasījums, tur visticamāk, tas arī aiziet. Jā, te galvenā problēma, kā jau es teicu, ir atrast telpu īpašnieku, kurš saprot šos pamatu uzstādījumus. Ja? Jo, ja telpu īpašnieks būs orientēts tikai uz biznesu, un teiks, nu labi, es jūs te ielaidīšu uz 3 mēnešiem, bet ja man būs pircējs, tad es jūs met ārā, jebkurā brīdī. Coworkings nestrādās. Ja? Jo tāpēc, ka kopiena neatnāks uz, te pasēdiet uz čemodāniem, bet jūs nezināt, cik ilgi. Ja? Tur tomēr vajag, kā es teicu, būtiskākais apstākļus. Pirmkārt, ir telpu īpašnieks, kurš lieliski saprot, kas ir coworkings, kurš saprot, kāds iegūms viņam var veidoties, ne tikai finansiālā ziņā, bet arī kā īpašuma vērtības paaugstināšanās. Ja? Jo, tas jau, ko es teicu, ja? Piemēram, uz mūsu coworking pieredzes, tā nauda, kas ir atgriezusies coworkingā, protams, visu laiku ceļ šo telpu vērtību, ja? Tāpēc, ka šīs telpas tiek labi iekārtotas, tāpēc, ka šīs telpas saremontēti, visi stūri, visi savilkt, un līdz ar to viņas kļūst aizvien pievilcīgākas, ja? Pēc savas šīs vērtības. Plus vēl vide, kas veidojās. Starp citu, vēl ir ļoti interesanta lieta, ka lielākā daļa coworking dalībnieku pārvietojās ar riteņiem. Tā kā mums ir speciāli tur ļoti veiksmīgi atrisināt tādu situāciju, kur tos riteņus var turēt. Tā kā tas ir arī tāds, teiksim, pareizais domāšanas veids. Tas vispār nav radošajās industrijās tāda tendence, ka daudz sāk domāt zaļi un braukt ar riteni vai ietaupīt naudu vai stils kaut kādā ziņā arī. Nē, daļai arī tas ir stils, jo kaut gan nē, tas ir arī ļoti veselīgi. Es pats personīgi arī, vasaras laiku, tagad es nebraucu ar riteni, ja. Jo vienkārši rokas sāstu un viņš bīstam palēt braukt, ja. Bet, tikko kā ziema to daļu beigsies, ja, ritens ir priekš Rīgas ļoti veiksmīgs pārvietošanās līdzeklis, jo praktiski 15 minūšu laikā jūs nokļūstat vairāk vai mazāk aizsniedzamā jebkurā attālumā. Nedaudz infrastruktūru labāk vajadzētu. Jā, tas ir cits jautājums, tur drošības lietas, jā, un tā tālāk es pilnībā piekrītu. Pagājušās vasaras beigās man notriec ar riteni. Jā, man tādu piedzīvojumu nav bijuši, bet man dēļ arī ir kādas pāris reizes notriecuši. Bet, labi, tur braukt ar fiksīti, jā, lielā ātrumā, tur es saprotu, ka tas ir. Tur ir diezgan tāda kamikādes rīks. Tas vienkārši uzzīmēt līnijas. Es pāris pamēģināju ar fiksīt braukt, bet tad, kad es sapratu, ka pie krustojuma es nevaru nobremzēt ar viņu, tur ir ļoti jāpiešā. Tad es teicu, kaut kā laikam ar šito rīku tā kā ne. Es tā ar riteni parasto gribētu. Bet, jā, tas ir tā ir diezgan būtiska sastāvdaļa šī arī tāda, šis racionālais dzīvesveids, jā, kas apvieno šos cilvēkus, jo tā ir saudzīga attieksme pret resursiem. Un no šī viedokļa, ja mēs skatāmies, coworkings ir kopēja resursu izmantošana. Un šī kopējā resursu izmantošana ir ļoti racionāla. Es neizslēdzu, ka var veidoties arī coworkings, kur vienkārši kopīgi nopērk vienu automašīnu, jā, un šī automašīna tiek izmantot pēc vajadzības, jā, vai pēc kaut kādiem nosacījumiem. Jā. Tā ir ļoti racionāla īpašuma izmantošana. Jā. Ja jums tur vajag vienreiz nedēļā vai vienreiz mēnesī kaut ko automašīnu, kaut ko pārvest, aizbraukt to kaut ko, maksāt nodokli, uzturēt tehniskie, jā, un tā tālāk stāvietas, un tālāk te jūs saprotat, ka tas gandarījums, tad vienkāršāk ir atrast, teiksim, kādu citu formu, ja. Un šobrīd, manuprāt, diezgan būtiski mainās cilvēku domāšana, jo cilvēkiem, lielai daļai cilvēku, vairs nav svarīgi īpašumu kā savu privātu īpašumu, ja? Bet ļoti daudz ir gatavi izmantot. To arī, ja mēs paskatāmies uz tādu nekustamo īpašumu sektoru, ļoti daudz cilvēki ļoti labprāt īrē šobrīd dzīvokļus. Ja? Viņi saka, priekš kā man pirkt?
Nepatiks te, no šeit aiziešu dzīvošu citā rajonā, darbs mainīsies. Varbūt vispārībā uz Berlīnu aizbraukšu dzīvošu tur un tālāk. Ja. Tas ir domāšanas veids, ja cilvēki ir kļuvuši mobīlāki. Viņi ir kļuvuši nepiesaistītāki pie materiālām vērtībām, ja, jo vērtības ir pieredze, bieži vien izglītība, attiecības tai pašā laikā, un tā tālāk citas vērtības, ja, kas kļūst svarīgākas nekā īpašuma tiesības uz to vai citu. Bet būtībā sanāk tā, ka mēs šobrīd gandrīz visu varam īrēt pa telefonu. Jums šeit nav kādā ziņā būtiski, ka kaut kas tomēr pieder cilvēkam. Vai tas ir varbūt tas nav vajadzīgs? Es varu izstāstīt tikai savu personīgo pieredzi. Es saprotu, ka man pieder, piemēram, bikses, krēklas, tur, nezinu, žaketīte, metalītes, jā, jo ziemā vajag metalīti, jā. Labi, vēl vienas bikses, uzvilkt sestdienas, svētdien. Vairāk jau nevajag. Nav jau vajadzība vairs piekrauts kapi, jā. Un tajā brīdī, kad tas viens biks nolietojās, tu viņas izmet ārā, ja, vai uzdāvina kādam, nopērc citas un visu, un tas ir ļoti, ļoti racionāli. Varbūt tā ir vīriešu domāšana. Jā. Racionāli, tieši tā. Es domāju, jā, viņi ir ļoti racionāli. Māja jau kaut kas tāds, kur tradīcijas vai kaut kāds atmiņas, bet tas ir, protams, no emocionālās skatoties. Redzi, šeit ir ļoti interesanta lieta, ka liela daļa mūsu dzīves un arī mūsu atmiņas kļūst virtuāls. Un tajā ir gan pozitīvas lietas, gan negatīvas lietas. Ja? Jo es arī skatos, teiksim, saistībā ar savu ģimeni, fotoalbumi. Mums ir beigušies kādus gadus, nepilnus 10 atpakaļ. Ja? Un tagad visa šī informācija ir tur online servisos un tā tālāk, ja kādā diskā rakstīt, flashos un tā tālāk. Nodublētu tā, lai galīgi viņi nekur nepazustu, ja. Bet ar to arī pietiek, ja. Jo, iedomājies, ja šobrīd savā mobilajā tālrunī es praktiski varu turēt visas pasaules bibliotekas. Un pēc vajadzības vienkārši izlasīt jebkuru grāmatu. Tad kāpēc grāmatskapis? Kāpēc krāt putekļus grāmatskapī un pēc tam tā bērni vienkārši to visu izmet ārā? Ja? Es šobrīd neredzu nekādu vajadzību tajā investēt ne laiku, ne līdzekļus. Bet es nevarētu aiziet galībās, ka viss aiziet virtuāli, un tad beigās nekas nav taustāms, nekas nav tāds, ko tur paņemt rokās. Es domāju, ka sievietes vēl joprojām turpinās dzemdēt bērnus, un tā būs laikam vienīgā materiālā lieta. Vismaz kādu laiku, kur viņi varēs paturēt rokās un teikt, ok, šitas ir mans. Ja? Vispārējais ir par tiešām tāds ļoti virtuāls un nosacīts. Bet manuprāt, es redzu arī pozitīvas lietas šajā procesā, jo tas ļauj atbrīvoties no liekā. Pirmkārt no liekā, un otrkārt, es domāju, ka mēs dzīvojam tādā zināmā pārticības laikmetā, ka mēs tērējam vairāk nekā mums patiešām vajag. Ja? Mēs braucam mašīnās milzīgās, kaut kur bez vajadzības, ja? Viens cilvēks notērējam benzīnu, te pašā laikā var savādāk to risināt, varbūt vispārībā nevajag braukt un tā tālāk. Ja? Un ja katru šo posmu mēs paskatītos, tad mēs saprast, ka var savādāk organizēt šīs lietas. Ja? Un te ir vēl viens ļoti būtisks apstākļus. Tajā brīdī, kad mēs racionalizējam savu dzīvi, mums nav nepieciešams nopelnīt ļoti daudz naudas. Tas vairs nekļūst kā galvenā motivācija. Līdz ar to mēs varam sākt atļauties patiešām dzīvot. Ja? Jo patiešām dzīve nav tas žurku skrējiens, kurā skrien liela daļa cilvēku. Ja?
mašīna, māja, vīrs, sieva, pēc tam vienā dienā tas viss sabrūk, depresija, psihoterapeits, kapiņi, viss dzīve pagājusi. Kas iegūts? It kā nekas. Jā. Šeit, manuprāt, racionalizējot šo savu dzīvi un atsakoties no liekā, mēs iegūstam svarīgāko resursu, laiku, kuru mēs varam izmantot sevis attīstībai.